Akciju sabiedrība Latvijas Dzelzceļš rūpes par darbinieku sociālo-ekonomisko apstākļu un darba vides uzlabošanu, pārdomātības politika, kuras rezultātā nodrošinātas darba vietas vairāk kā 12 000 darbinieku. Latvijas Dzelzceļš pēdējos 10 gadus laikos ir veicis lielas reformas, ne tikai, lai piemērotu savu biznesu Eiropas Savienības likumdošanas izpratnē par godīgu konkurenci, par labu pārvaldību, bet arī attiecībās ar darbiniekiem un attiecībās ar sabiedrību. Un mēs skaitāmies viens no efektīvākajiem dzelzceļiem Eiropā. Es neteiktu, ka mēs esam pats modernākais dzelzceļš. Ja? Tātad jūs varat saprast, ka ja mēs to nedarām ar tehnoloģijām, tad mēs to darām ar cilvēkiem. Tātad mums ir paši labākie dzelzceļnieki, paši labākie speciālisti, ja, kuri ir augsti disciplinēti. Un tikai pateicoties viņiem mēs varam sasniegt šos mērķus. Un līdz ar to jau mums ir jāsaprot, ka mums ir jābūt šim dialogam. Labs sociālais dialogs palielina darba ražīgumu un vairo pienesumu valsts ekonomikai, uzņēmuma attīstībai un darbinieku labklājībai. Mūsdienās, kad darba attiecības kļūst elastīgākas un tās arvien grūtāk ir iekļauts likuma rāmjos, pirmajā vietā izvirzās tieši komunikācija, sociālais dialogs. Mana, ne tikai kā dzelzceļa vadītāja, bet principā kā vadītāja uzņēmuma, dažādu uzņēmumu vadītāju pieredze ir tā, ka bez labi motivēta darbinieka nebūs arī šī rezultāta. Ja? Un, protams, mēs arī lepojamies varbūt ar mūsu koplīgumu, kas ir tiešām kompromiss starp arotbiedrībām, kā darba ņēmējiem un mums darba vadītājiem, kā darba devējiem, ja, kuram arī jāizstāv ir īpašnieki intereses, ja, bet viņš tiešām ir sabalansēts. Ja, tas ir zināmā mērā kompromiss, bet labs kompromiss starp darbinieku vēlmēm un mūsu varēšanu un gribēšanu. Bet visa tā pamatā tiešām ir motivēts darbinieks. Arotbiedrībām, protams, vajadzētu palikt savu darbinieku labam aizstāvim, ja, bet viņam arī būtu turpmāk arī jāsaprot, ka ne viss tas, ko gribās, viss ir iespējams. Ja, un tātad viņiem arī būtu jābūt labai izpratnē par to, ko grib un ko var arī darba devējs. Ja. Un tāpēc novēlu viņiem arī turpmāk veiksmīgu sociālo dialogu un gaišu prātu, lai šis dialogs tiešām būtu visaugstākā līmenī.